Čau, 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 labdien un sveiki visiem! Visiem tiem, kuri šobrīd pieslēdzas mūsu tiešraidei un visiem tiem, kuri skatīsies šo ierakstu vēlāk. Mani sauc Katrīna, un šis ir turpinājums Siva koledžas atvērto durvju dienām, kas norisinājās šeit, pat šajās telpās aprīļa mēnesī. Ja kādu iemeslu dēļ tev nesanāca pie mums atbraukt, lai iepazītu izglītības un studiju iespējas, mācību spēkus un atbalsta pakalpojumus, bet varbūt tieši šobrīd sāc domāt par nākamo mācību un studiju gadu, tad šī informācija ir domāta tieši tev. Noskaties līdz galam. Kas ir Siva koledža? Siva koledža ir unikāla izglītības iestāde pašā Jūrmalas sirdī, kas piedāvā izglītības un studiju iespējas par valsts budžeta līdzekļiem. Ko tas nozīmē? Ka izglītības process, mācību līdzekļi un sniegtais atbalsts ir pilnīgi bez maksas katram audzēknim un studentam. Ja esi vecumā no 15 līdz 65 gadiem, tev jau ir pabeigta vai tūlīt beigsi pamatskolu vai iegūsi vidēju izglītību, tev ir noteikta invaliditāte vai prognozējumā invaliditāte, bet varbūt tev nav noteikta invaliditāte, bet ir funkcionēšanas traucējumi, tad piesakies kādai no izglītības vai studiju programmām pie mums. Ko tad īsti var mācīties? Siva koledžā Jūrmalā var apgūt kādu no vairāk nekā 20 izglītības un studiju programmām, ļoti dažādās jomās. Tu vari studēt komercdarbību, grāmatvedību, personāla vadību, apgūt profesiju ēdināšanas jomā, datorzinātnēs, dārzkopībā, floristikā, šūšanā, vai iegūt profesionālās zināšanas un prasmes apdrukas tehnoloģijās, dāvana noformēšanā, stāda sagatavošanā un citās programmās. Lai uzzinātu vairāk par katru no programmām, skenē QR kodu ekrāna stūrītī vai apmeklē Siva mājaslapas sadaļu izglītības un studiju programmas. Šeit jāatzīmē vēl viena īpaša studiju programma – Surdotulks. Studijām šajā programmā var pieteikties jebkurš interesents arī bez invaliditātes un funkcionēšanas traucējumiem, bet ar iepriekš iegūtu vismaz vidējo izglītību, apgūt zīmju valodu vai nodrošinātu saziņu starp nedzirdīgām vai vājdzirdīgām personām un dzirdīgajiem, tulkojot informāciju no latviešu mutvārdu valodas uz latviešu zīmju valodu un otrādi. Pavisam loģisks jautājums. Kā ir ar darba meklējumiem pēc izglītības iegūšanas? Mācību laikā izglītojumiem tiek nodrošinātas karjeras nodarbības, kuru laikā mācās sagatavot kvalitatīvu CV, motivācijas un pieteikuma vēstuli, mācās orientēties vakanču piedāvājumos, stiprināt pašvērtējumu un uzņemties drosmi uzrunāt darba devējus, lai uzsāktu darba gaitas. Un tā ir tikai maza daļiņa no visa plašā karjeras atbalsta Siva koledžā. Turklāt vairākās izglītības programmās ir paredzēta mācību vai kvalifikācijas prakse. Ko tas nozīmē? Tā ir izcila pirmās darba pieredzes iegūšanas iespēja jaunajā profesijā. Mūsu karjeras atbalsta speciālisti sniegs nepieciešamo atbalstu, morālu vai praktisku, lai katrs, kam izglītības programmā tas paredzēts, varētu veiksmīgi iziet praksi un nokārtot noslēguma pārbaudījums profesijas iegūšanai. Siva koledža nav speciālās izglītības iestāde, taču šeit ir atbalstoša un iekļaujoša vide, lai katrs izglītojamais veiksmīgi pabeigtu uzsākto izglītības programmu. Mācības un studijas notiek pielāgotā vidē, katrs izglītojamais tiek nodrošināts ar nepieciešamiem mācību līdzekļiem un piekļuvi mācību datubāzēm. Turklāt mācību un studiju laikā katram izglītojumam tiek sagatavots individuālais rehabilitācijas plāns, atbilstoši viņa veselības stāvoklim, nosakot individuālos rehabilitācijas mērķus. Multiprofesionālā atbalsta komanda, kurā ir sociālie darbinieki, psihologi, aprūpētāji, sociālie pedagogi, parūpēsies par labbūtību, atrodoties skolas vidē, un nepieciešamības gadījumā iesaistīsies dažādu jautājumu risināšanā. Atrodoties Siva koledžā, tu nebūsi viens. Tev apkārt būs Siva speciālisti, kuri motivēs, palīdzēs tikt galā ar grūtībām, ja tādas būs radušās. Pie tam izglītības grupas ir pavisam nelielas.
vidēji 6 līdz 10 cilvēki, kas nozīmē gandrīz individuālu pieeju un to, ka katram sniegsim atbalstu, lai veiksmīgi apgūtu mācību studiju vielu. Turklāt SIVA nodrošina arī dienesta viesnīcas, ēdināšanas un transporta pakalpojumus no dienesta viesnīcas līdz izglītības iestādei. Tā kā, ja tu dzīvo tālākā Latvijas nostūrī un uz Jūrmalu katru dienu būtu grūti izbraukāt, zini, ka tev ir iespēja palikt tepat uz vietas un brīvdienās doties mājās. Tāpat arī SIVA izglītojumiem ir iespēja doties Erasmus plus īstermiņa mācību mobilitātēs un gūt profesionālās zināšanas starptautiskā vidē. Vai nav lieliski? Pēc mācību nodarbībām ir iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku, dziedot ansamblī Spārni, sportojot vai piedaloties radošajās nodarbībās. SIVA koledžā darbojas arī izglītojumā pašpārvalde. Ja jūties sevī līderības prasmes vai vēlies tās attīstīt, pievienojies pašpārvaldei. Tev būs iespēja pārstāvēt audzēkņu un studentu intereses, nākt ar priekšlikumiem mācību procesu uzlabošanai un dažādu pasākumu organizēšanai. Un tagad pats svarīgākais – kā pieteikties? Pirmais solis mācību un studiju uzsākšanai ir profesionālās piemērotības noteikšana. Kā tas izskatās dzīvē? Tu piesakies 5 darba dienu pakalpojumam, kura laikā speciālistu komanda novērtēs tavas šodienas zināšanas, intereses, motivāciju, iepriekšējo darba un mācību pieredzi, ja tāda ir, un atbilstoši tavam veselības stāvoklim un interesēm, SIVA speciālisti piedāvās atbilstošāko izglītības vai studiju programmu. Vislielākais ieguvums no šī pasākuma ir iespēja izzināt sevi, savas stiprās puses un atbilstošākās izglītības iespējas, ko apgūt SIVA koledžā. Vispozitīvākais ir tas, ka profesionālās piemērotības noteikšana notiek vidēji 3 reizes mēnesī, visa gada garumā. Tas nozīmē, ka vari mierīgi ieplānot nedēļu SIVA koledžā, jebkurā sev ērtā laikā. Ieskaties SIVA mājaslapas sadaļā profesionālās piemērotības noteikšana, kur ir aprakstīti nepieciešamie dokumenti un tuvākie norises datumi. Ja noskatoties šo informāciju, tev vēl palika kādi neatbildēti jautājumi, droši raksti tos komentāru sadaļā zem šī video vai sūti ziņu. Negaidi, zvani, raksti un piesakies profesionālās piemērotības noteikšanai. Tiekamies Jūrmalā!